Nu, cilvēciņi, atkal tiekamies. Nu, praktiski, ja jums noplīst slēdži, lai motoram, C motoram, minikotām, ja? Tad, lai tur nav jāčakaries pa 20 reizēm jāliek iekšā, jūs vienkārši viņus var pārbaudīt ar testerīti. Liekam šitos pusklemmes, plusa, ieslēdzam ātrumā, vienalga kurā. Es izlaidu 4. Un zvanam cauri. 4. ātrumā būs, šie 2 kontakti būs aktivizēti. 5. būs viss 3 aktivizēti. Tātad šis slēdzis uz priekšu ir strādājošs, lai uz atpakaļ pārbaudīt, jāpārliek mums klemmīt uz mīnus klemmes. Tā atpakaļ gaita. Nu, tātad pārbaudam, šis slēdzis ir strādājošs. Ja jums ir sadedzis iekšā, tad viņi signāls cauri neies slēdzim. Jo faktiski viņš jau slēdzis saslēdz, viņš jau ātrumu nemaina kā tāds. Maina tās spolas, kas ir lejā. Lejā, kājā, pie propellera. Tur ir 1, 2, 3 spolas praktiski. 1, 2, ja jums ir, paliek kaut kāds ātrums, 5. ir, 4. ir, 1, 2 nav. Tātad tā spola lejā ir sagājis uz īso. Viņa nav sagājis, viņa sadegusi. Ja viņa sakusī sajies uz īso, tad viņa uz visiem slēdžu pozīcijām viņš ies ar 5. ātrumu. Labākā gadījumā. Bet ja viņš sadeg šeit augšā, jums signāls jau nenonāks uz spolē. Tas ir tāpēc, lai es parādītu to, tāpēc, ka lai nav jāčakarēs ar visu motoru tur. Pa 10 reizēm jāliek slēdzis virsū un lejā. Šo var atremontēt. Ja ir ko likt iekšā. Šits man ir remontēts jau, jā. Tādas lūk tās lietas. Tas ir visiem. Neraus motoriem, kas ir slēdži deg vidū te ārā. Un pārsvarā viņiem deg no spolas, tās, kas ir apakšā kājā. Tās nodeg. Nu, redzēsim, kas ar šito ir. Tas ir neraus. Nu, šitas jā. 4. ātrumā šie 2 kontakti tiek aktivizēti. Šis nē. 5. ātrumā jau ieliekot. 4. Lūk, viss 3. Viņš saslēdz pa taisno jau. Lejā. Un atpakaļ gaita uz otras klemmes mēs pārbaudām. Lūk, atpakaļ gaita. Tā kā šis slēdzis vesels. Tas ir tikai tāpēc, lai nebūtu tur jāčakarējās. Ja jūs kaut kādu slēdzi nopērkat, ja pats gribat mainīt, tad vislabāk jau uz galdu pārbaudīt. Nevis tur skrūvēt pa 10 reizēm. To motoru likt klāt un ņemt nost. Es to drazas jau saēdies. 100 reizēm, ka bija jāliek virsū lejā. Tādas lūk tās lietas ar slēdžiem. Slēdži ir 3 vai 4 veidi slēdži vispār. Pēc jaudām viņi neko neatšķirās. Ķīnies būs švakāks, oriģinālis mienikots būs, tie arī deg, viņi visi deg. Un deg kāpēc? Tāpēc, kad slikti kontaktu dēļ starp akumulātoru un klemmi. Un ja šeit ir slikts kontakts, tad viņi arī sāk svilkt nostē. Un sevišķi sāk svilkt nost pēdējā laikā, kad visi ir liti akumulātori. Jo liti akumulators ar to atšķirās no
svininieki, kad viņš pie slodzes, viņš tur neskatās, viņš dod iekšā pīli jaudu. Tā kā es te mērīju vienam, tad gan pie 100 amperu viņš jau iegrūda iekšā. Tajā slēdzī. Kurš to var izturēt? Tur jau tas ir tajā gadījumā, ja notur ar zālēm, notinās ar zālēm. Motors baigā slodze un viņš deg kopā lupatās. 100 amperu var metināt jau. Tālūk, pagaidā pa šitiem slēdziem tas ir viss. Kā viņas pārbauda, vai ne? Jo tur var būt arī, kā saka, ja nav pazūd ātrums, varbūt ir šitām vaina un varbūt apakšā ir. Ja iztur slēdz, tad nodegs pols. Ja tas pols iztur, tad nodeg augšā. Tālāk. Pa elektroniski mēs jau bija ielicis iekšā, ka elektroniskas var reanimēt, ja viņi nav mehāniski salauzti. Vai kaut kas jau nav līdz klāt un kaut ko tur saputrojas. Samaitājs. Tāds tās lietas. Pagaidām, paldies. Būs nākošais jau video, būs pa elektronisko vadību.